Kas ir jūsu lielākais ienaidnieks, prezidenta kungs? Dušmans ir Iran Kiz. Amerika. 1960. gados Irānas šahs saņēma brīdinājumu vēstuli no Saūdarābijas karaļa Faisala. Viņš rakstīja: Jūs neesat Francijas šahs, jūs esat Irānā, kur 90% iedzīvotāji ir musulmaņi. Atgādina, ka šī vēstule bija atbilde uz šaha aicinājumu tuvo austrumu valstīm modernizēties un sadarboties ar rietumiem. Šahs ignorēja brīdinājumu, bet karalis Faisals šķiet bija paredzējis gada desmitiem uz priekšu kaut ko tādu, ko neviens cits nespēja saskatīt. Kāpēc viņš karoja? Ko viņš teiktu? Pirmkārt, mēs cīnāmies par islāmu un tā vārdā. Šahs neapzinājās, cik tuvu bija viņa gals. Viņa skrišanas iemesls bija Baltā revolūcija. 1963. gadā šahs atklāja Balto revolūciju, ambiciozu sociālo, politisko un ekonomisko reformu paketi. Tā tika nodota nacionālajam referendumu balsojumam un oficiāli apstiprināta. Revolūcija strauji pārveidoja Irānu. Zemi sadalīja 2,5 miljoniem ģimeņu, izveidoja rakstpratības un veselības korpusus lauka apkalpošanai, vēl vairāk samazināja cilšu autonomiju. Līdz šim viss bija kārtībā, bet tika ieviestas sociālās un juridiskās reformas, kas paplašināja sieviešu tiesības. Tika piešķirts vēlēšanu tiesības, lielāka juridiskā aizsardzība un laulību vecums paaugstināts līdz 18 gadiem. Atbalstītājiem šīs izmaiņas simbolizēja progresu, vienlīdzību un modernizāciju. Konservatīvie reliģiskie līderi un tradicionālās kopienas to uzskatīja par westernizāciju un islāma normu izaicinājumu. Viņš saniknoja Irānas reliģiskos līderus, bet pirmā ietekmīgā grupa jau bija dusmīga. 1961. gadā šahs izformēja 20. madžlis Irānas likumdošanas sapulci, tādējādi atbrīvojot ceļu plašam zemes reformas likumam, kas tika pieņemts 1962. gadā. Programmas laikā Irānas zemes elitei bija jāatsakās no lieliem īpašumiem. Zemi piešķīra mazajiem zemniekiem, bet bijušajiem īpašniekiem deva kompensāciju valsts uzņēmuma akcijās. Lauksaimniekiem un rūpniecības strādniekiem pirmo reizi piešķīra peļņas daļu, un kooperatīvi nomainīja lielos zemes īpašniekus kā kredīta avotus. Apūdeņošanu un lauksaimniecības attīstību lauku Irānā. Šīs darbības saniknoja pirmo grupu – eliti. Tāpēc jūs domājat, ka viņi noteikti gāza šahu, vai ne? Patiesībā nē. Viņas reformas tik ļoti ietekmēja valsti, ka vairums cilvēku bija apmierināti. Naftas ieņēmumi 10 gadēs strauji auga, veicinot lielas investīcijas rūpniecībā un ievērojam ienākumu pieaugumu uz iedzīvotāju. Un Irāna šķita strauji virzāmies uz modernizāciju, taču zem virsmas sāka veidoties plaisas. Viņa ieviestajām zemes reformām trūka būtiska elementa – atbalsta infrastruktūras. Valsts nespēja aizvietot tradicionālo zemes īpašnieku lomu, kur nodrošināja īrnieks ar kredītu un stabilitāti. Tāpēc daudzas jaunās saimniecības sabruka. Simtiem tūkstoši Irānas laukiedzīvotāji pārcēlās uz lielākajām pilsētām, īpaši Teherānu, ko piesaistīja augošā būvniecība. Strauja urbanizācija maksāja dārgi. Migranti jutās izolēti, saskārās ar augstām izmaksām, pārapdzīvotību un sliktiem mājokļiem. Ekonomiskā izaugsme nepārvērtās sociālajā drošībā, bet lielākā problēma bija tad, kad Baltā revolūcija tieši sadūrās ar islāma dzīvesveidu. Irānas laukos un pilsētās bija liela izglītības un kultūras atšķirība, tāpēc reformas šīs grupas uztvēra dažādi. Daudziem pilsētas elites pārstāvjiem, pieradušiem pie rietumniecīga dzīvesveida, reformas simbolizēja progresu un brīvību. Daudziem lauku un cilšu apvidos tas šķita kā uzbrukums identitātei. Plaisas starp Irānas pilsētām un laukiem padziļinājās. Modernizācija radīja neapmierinātību, nevis vienotību. Vienam cilvēkam tā bija izdevība. Šādā vidē Homeini popularitāte konservatīvo vidū strauji auga, jo viņš bija galvenais šo pārmaiņu kritiķis. Islāmistu grupējumu veterāni un atbalstītāji izveidoja reliģiskas sēru biedrības, kas kalpoja arī kā politiskie tīkli. 1963. gadā vairākas grupas apvienojās, izveidojot Islāma sēru biedrību koalīciju. 3. jūnijā Ašūras dienā opozīcija beidzot ieguva līderi un balsi. Homeini uzrunāja dedzīgu sprediķu komā, uzbrukot šaham. Viņš viņu nosauca par nožēlojamu un salīdzināja ar Jazīdu I Umajāda kalifu, kurš bija atbildīgs par imāma Huseina nogalināšanu. Tas padarīja viņu par vienu no visvairāk ienīstajiem šīitu vēsturē. Homeini kļuva par galveno figūru, šķita neuzvarams, un šaha vara tuvojās beigām. Tā domā lielākā daļa cilvēku. Īstais varas noteicējs tālu no Irānas bija izlēms citādi. Viņi to paredzēja un bija gatavi apspiest nākamajā dienā. Pēc Homeini protestiem viņu un viņa atbalstītājus arestēja un uzraudzīja.
Savaks, Irānas slepenā policija. Šahs izveidoja šo spēku pēc 1953. gada apvērsuma, lai novērstu jaunu apvērsumu un aizsargātu monarhiju no iekšējās opozīcijas. Aģentūru pārorganizēja un pārdēvēja par Savaku. Savakas sākumā balstījās uz ārvalstu palīdzību. Konkrēti, CIP spēlēja nozīmīgu lomu Savakas izveidē. Līdz 1965. gadam tā apmācīja aģentus un strauji paplašinājās. Savakam piešķīra liels pilnvaras, un tas, kas glāba šahu, netieši kļuva arī par viņa krišanas cēloni. Pagaidām tas cenzēja medijus, pārbaudīja valdības kandidātus un vajāja disidentus. Saskaņā ar avotiem, aģentūra izmantoja galējas pratināšanas metodes, tostarp spīdzināšanu, lai apspiestu opozīciju. Taču brīdī, kad Homēnī tika arestēts, nekavējoties izcēlās nemieri. Protestētāji pārpludināja Irānas lielāko pilsētu ielas, uzbrukot policijas iecirkņiem un valdības ēkām. Valdība rēģēja ar spēku. Drošības spēkiem pavēlēja šaut, lai nogalinātu, sākot pirmo masu sacelšanos Homēnī vārdā. Upuru skaita aplēses svārstās. Oficiāli mazāk nekā 100, opozīcija ziņo par 1000. Stingrās līnijas piekritējiem bija slikts un muļķīgs plāns par Homēnī. Viņi mudināja izpildīt nāves sodu Homēnī, bet amatpersonas baidījās viņu padarīt par mocekli un nemieru sāsināt, tāpēc izvēlējās citu risinājumu. Homēnī bija mājas arestā līdz 1964. gada aprīlim. Tajā pašā gadā pēc Irānas un Amerikas Savienotās Valstis attiecību nosodīšanas viņu atkal arestēja un izsūtīja no Irānas. Šahs cerēja, ka trimda viņu apklusinās. Tā vietā Homēnī kļuva par simbolu, mītu un Irānas islāmistu opozīcijas centru. Pēc kāda laika uguns tika apdzēsta, un šaha sistēma kļuva spēcīga. Pēc 1963. gada sacelšanās šahs paplašināja Irānas drošības aparātu. Savaks izauga līdz vairāk nekā 5000 aģentiem, ko atbalstīja plašs slepens ziņotāju tīkls. Bailes kļuva par pārvaldības rīku. To vadīja ģenerālis Hasans Pakravans, Savaka vadītājs no 1961 līdz 1966 gadam, pazīstams ar atturīgu pieeju. Kamēr Homēnī bija mājas arestā, Pakravans regulāri ar viņu tikās un centās novērst nāves sodu, brīdinot, ka viņa nogalināšana izraisīs sabiedrības sašutumu. Viņš ir īpašs, jo jūs viņu redzēsiet vēlreiz pēc 10 gadiem. Kad lomas mainījās, 1966. gadā Pakravanu aizvietoja ģenerālis Nimatolla Nasīrī, šaha uzticības persona. Viņa vadībā Savaks kļuva agresīvāks, pastiprinot novērošanu, arestus un represijas pret komunistiem, sociālistiem un islamistiem. Vienīgā problēma ar Savaku bija tā, ka tas kļuva spēcīgāks nekā tam vajadzēja būt. Līdz 1960. gada beigām Savaka ietekme sniedzās pat Irānas elites aprindās. Aģents sāk uzraudzīt finanšu korupciju arī karaliskajā ģimenē, ne tikai politiķu un uzņēmēju vidū. Šīs izmeklēšanas, kā ziņots, saniknoja Mohammadu Rezā Šahu, kurš uzskatīja, ka Savaks iejaucas privātās lietās ārpus savas pilnvaras. Taču līdz tam laikam kaitējums jau bija nodarīts. Savaks bija spējis apklusināt liberālo un kreiso opozīciju, taču to darot, tas likvidēja politiskās alternatīvas. Vienīgais spēks, kas palika, bija reliģiskie tīkli. Mošejas un reliģiskos tīklus bija grūtāk infiltrēt un apspiest, tāpēc tie palika kā pēdējā vieta brīvai izteiksmei. Šaha drošības valsts atbrīvoja ceļu islamistu mobilizācijai, un šajā baiļu, aizvainojumu un klusuma gaisotnē Homēnī ietekme tikai pieauga. 1978. gadā Irānā sākās nepārtraukti protesti, apspiešana un sacelšanās, katram vilnim kļūstot spēcīgākam. Janvārī tas sākās, februārī nemieru kumā izplatījās uz Tabrīzu, bet līdz maijam demonstrācijas notika 10 pilsētu, arī Teherānā. Opozīcijā bija kreisie, liberālie demokrāti, nacionālisti un islamisti. Tā nebija viena kustība. Viņi apvienojās ap vienu cilvēku, un tas nebija neviens cits kā Ajatolla Ruhollah Homēnī. Un tas, kas viņus vienoja, bija opozīcija pret šahu. 1978. gada 19. augustā Abādenā tika aizdedzināts kinoteātrs. Bojā gāja vairāk nekā 400 cilvēku. Atbildība par notikušo joprojām ir strīdīga. Homēnī apsūdzēja šahu un Sazemānē Etelāt va Amniāte Kešvār, un daudz irāņi viņam piekrita, pastiprinot sabiedrības dusmas. Septembrī, Ramadāna beigās, valdības karaspēks Teherānā apšaudīja protestētājus, nogalinot 10. Streiki pastiprinājās. Sākumā sekoja strādnieki, tad svarīgākie ekonomikas sektori. Kad naftas strādnieki pārtrauc darbu, Irānas galvenā nozara apstājās. Līdz oktobrim vispārējais streiks paralizēja valsti. Dzirksts, kas aizsāka 1978. gadu, radās jau agrāk. 1978. gada janvārī tūkstošiem reliģisko studentu izgāja ielās pēc valdībai pietuvināta laikraksta aizvainojošiem izteikumiem par Homēnī.
Drīz viņiem pievienojās desmitiem tūkstoši jaunu irāņu, galvenokārt bezdarbnieku migrantu no lauku reģioniem, kas jau bija atsvešināti ilgstošas nevienlīdzības dēļ. No otras puses, Šaks bija novājināts vēža dēļ un izolēts. Viņš kļūdaini uzskatīja nemierus par ārvalstu sazvērstību un nenovērtēja to dziļumu. Nogalināšana pastiprināja krīzi. Šī tiem mocekļa nāve ir nozīmīga, un bēres notiek pēc 40 dienām, kā paredz tradīcijas. Katra piemiņas diena izraisīja jaunus protestus, kas noveda pie vairāk nāvēm, atkārtojot ciklu. Politika sajaucās ar reliģiju. Demonstrācijas gan sekulāras, gan reliģiskas kļuva par šīta simboliku. Dienā ielās, naktī no jumtiem skanēja sauciens Allahu Akbar. 1978. gada 8. septembrī režīms izsludināja karstāvokli. Tajā rītā, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Melnā piekdiena, karavīri atklāja uguni uz demonstrantiem Teherānas Džāles laukumā, nogalinot desmitiem, iespējams simtiem cilvēku. Slaktiņš pilnībā iznīcināja cerības uz kompromisu. Streiki izplatījās, un 31. oktobrī valdības darbinieki pameta darbu. Naftas strādnieki līdz decembrim pilnībā apturēja ražošanu. Protesti bija satriecoši. 10. decembrī Teherānas ielās izgāja simtiem tūkstoši līdz pat miljonam irāņu. Monarhija sabruka. Pēdējā mēģinājumā atgūt kontroli, Šaks iecēla militāru valdību un uzrunāja tautu, atzīstot kļūdas un solot demokrātiskas reformas. Taču bija jau par vēlu. Pēdējais nagla zārkā bija brīdis, kad viņš devās atvaļinājumā. Vismaz tā viņš teica pasaulē. 1979. gada janvārī Mohammeds Reza Šaks Pahlavī paziņoja, ka dodas atvaļinājumā. Tā bija ceļojums, no kur viņš nekad neatgriezīsies. Patiesībā Šaks kopā ar ģimeni aizbēga no Irānas, izliekoties, ka tas ir atvaļinājums. Pēc Šaha aizbraukšanas tika izveidota reģenta padome, lai pārvaldītu valsti, taču tā ātri izgāzās. Šapuz Bahtijārs pēdējā brīdī kļuva par premjerministru un netika galā ar situāciju viena cilvēka dēļ. – 1979. gada februārī Ajatola Homeini pēc 16 trimdas gadiem triumfāli atgriežas Teherānā. Miljoniem cilvēku izgāja ielās, kad 1979. gada 1. februārī Ajatola Ruhollah Homeini pēc 15 trimdas gadiem atgriezās Irānā. 10 dienas vēlāk Irānas bruņotie spēki paziņoja par neutralitāti. Monarhija sabruka, Bahtijārs paslēpās un aizbēga trimdā. Pēc dažām nedēļām Irāna kļuva par Islāma republiku. Vai atceries virsnieku Pakravanu, kurš domāja, ka Homeini nāves sods ir slikta ideja? Ironiski pēc 1979. gada Islāma revolūcijas Pakravans bija viens no pirmajiem augsta ranga amatpersonām, ko sodīja ar nāvi Homeini režīms. Islāma revolūciju Irāņiem pasniedza kā cīņu par taisnīgumu, cieņu, brīvību un atteikšanos no autokrātijas, korupcijas un ārvalstu varas. Drīz pēc varas paņemšanas Homeini un garīdzniecība sāka monopolizēt varu. Lai gan revolūcija bija plaša un aptvēra liberāļus, kreisos, nacionālistus, studentus, strādniekus un reliģiskās grupas, jaunajam režīmam nebija nekādas vēlmes dalīt varu. Homeini neredzēja plurālistisku republiku, bet valsti, kurā valda tikai islāma likumi un to interpretētāji garīdznieki. Šī vīzija tika formalizēta ar doktrīnu Valayat e-Faqih, jurista aizbildniecība, kas galīgo politisko varu nodeva augstākā reliģiskā līdera rokās. 1979. un 1980. gadā Homeini ar līdzgaitniekiem sistemātiski neutralizēja konkurējošās frakcijas, ignorējot vēlēšanas, parlamentu un tautas suverenitāti. Liberālie un nacionālisti izslēgti no valdības. Kreisās organizācijas sagrautas vai aizliegtas. Daži bijušie sabiedrotie iesaistījās pagaidu koalīcijās, tikai vēlāk tika arestēti, izsūtīti vai sodīti ar nāvi. Taču Homeini režīms izdarīja divus drosmīgus, bet muļķīgus gājienus. 1979. 1981. gada Irānas ķilnieku krīzē radikāli pro-homeinistu studenti sagrāba Amerikas Savienotās valstis vēstniecību Teherānā un 444 dienas turēja desmitiem amerikāņu diplomātu gūstā. Krīze izolēja Irānu starptautiski, bet palīdzēja Homeini iekšpolitiskajām interesēm. Tā apslāpēja mērenās balsis, opozīciju attēloja kā pro-amerikānisku un mobilizēja nacionālistiskas un reliģiskas jūtas ap režīmu. Izpostošākais notikums bija Irānas un Irākas karš, kas sākās 1980. gada septembrī, kad Sadams Huseins iebruka Irānā. Karš ilga 8 gadus. Tas prasīs simtiem tūkstošu karavīru un civiliedzīvotāju dzīvību. Tas arī deva Islāma republikai ārēju ienaidnieku, ļaujot režīmam apspiest neapmierinātību. Šie divi notikumi nacionālās izdzīvošanas un revolucionārās vienotības vārdā nostiprināja jaunā režīma varu. Ļauj man būt precīzākam. Šie notikumi tikai saglabāja režīmu. Tas izskatījās spēcīgi, bet Irāna kļuva arvien izolētākā. Sarāba attiecības ar rietumiem un diplomātiju uzskatīja par morālu samaitātību.
Tā saskārās ar ekonomisko stagnāciju, sankcijām un ilgstošu izolāciju. Taču pat tad Irāna noslēpumaini turējās stiprāk nekā tai vajadzētu būt. Ja jūs mēģināt skatīties uz situāciju nevis no morālā, bet gan no ģeopolitiskā skatpunkta, jūs iespējams saprast, ko es gribēju pateikt. Zināt stāstu par šahu Irānā, bet nezināt, kā viņš kļuva par neapstrīdamu valdnieku. Amerikas Savienotās valstis palīdzēja Mohamedam Rezam Šaham Pahlavī nostiprināt varu ar 1953. gada apvērsumu, gāžot Irānas ievēlēto premjerministru Mohamedu Mosadeku. Viņš bija tas, kurš nacionalizēja Irānas naftas industriju. CIP un Lielbritānijas slepena operācija Ajax gāza Mosadeku un atjaunoja šahu kā valdnieku. Amerikas Savienotās valstis pēc apvērsuma atbalstīja šahu ar militāro un ekonomisko palīdzību, kā arī palīdzēja izveidot un apmācīt savaku. Amerikas Savienotās valstis gribēja gāzt Mosadeku, jo 1950. gada sākumā baidījās, ka viņa vara var novest Irānu pie komunisma, it īpaši dēļ robežas ar Padomju Savienību. Naftas nacionalizācija apdraudēja rietumu un britu intereses. Tāpēc Lielbritānija spieda Vašingtonu aizsargāt piekļuvi naftai un ierobežot Padomju Savienības ietekmi. Amerikas Savienotās valstis atbalstīja apvērsumu, dodot varu šaham. Ja šahs bija par rietumiem, zināms, kas zaudēja un kas svinēja pēc viņa gāšanas. Šis modelis atkārtojas arī šodien. Protesti Irānā ne tikai piepilda ielas, tie liek sirdspukstiem pātrināties tūkstošiem jūdžu tālu Maskavā. Patiesībā jūs būsiet pārsteigts uzzināt, ka Krievijai ar Irānu ir daudz ilgāka un dziļāka vēsture nekā Amerikas Savienotajām valstīm jebkad bijusi. 20. gadsimta sākumā Irāna kļuva par bandinieku lielajā spēlē savas stratēģiskās atrašanās vietas dēļ. 1907. gadā Lielbritānija un Krievija bez Irānas piekrišanas sadalīja to ietekmes sfērās, padarot tās neatkarību formālu. Valsts iekšēnē dusmas jau vārījās. 1905. gadā cukuru tirgotāju sišana izraisīja masu sašutumu un konstitucionālo revolūciju, kad tirgotāji un garīdznieki patvērumu meklēja mošejās. Valdības represijas tikai paplašināja protestus. Līdz 1906. gada janvārim spiediens piespieda Musafaru ad-Dinu Šahu apsolīt Adilat Khāne, jeb taisnīguma namu. Taču šis solījums sabruka. Pēc tam, kad tika nogalināts teoloģijas students, krīze uzliesmoja. Līdz pat 14,000 protestētāji meklēja patvērumu Lielbritānijas vēstniecībā, pieprasot Madžlisu, Nacionālo parlamentu. 1906. gada augustā šahs piekāpās. Oktobrī sanāca Irānas pirmais parlaments, un neilgi pirms nāves šahs parakstīja konstitūciju. Irāna pirmoreiz bija tuvu demokrātijai, taču ārvalstu iejaukšanās un karaļa pretestība sagrāva konstitucionālās cerības. 1911. gadā Krievijas karaspēks iebruka, līderis nogalināja vai izsūtīja, Madžlisu izformēja. Irāna saglabāja konstitūciju, bet zaudēja dvēseli. Pēc Pirmā pasaules kara valsts bija sagrauta. Reza Hans 1921. gadā iegāja Teherānā, pārņēma bruņoto spēku vadību ar armijas atbalstu. Reza Hans ātri kļuva par premjerministru līdz 1923. gadam, bet Kadžāru šahs devās uz Eiropu uz visiem laikiem. 1925. gadā Reza Hans kronēja sevi par Reza Šahu Pahlavi. Viņš noteica Irānas likteni nākamos 50 gadus. Tuvie austrumi arvien vairāk noteica notikumus, vairs neviens cilvēks. Reģionu, arī Irānu, ilgi veidoja cilšu struktūras, neskatoties uz senajām impērijām. Irāna, lai arī kultūras ziņā persiešu valsts, bija dziļi daudzetniska. Turki, arābi, kurdi, belūģi, luri, bahtjāri un citas minoritātes galvenokārt dzīvoja cilšu sabiedrībās lauku apvidos. Šīs kopienas bija dziļi reliģiozas, kur islāms noteica sociālo kārtību un varu, un garīdznieki bieži sacentās ar valsti. Taču Reza šahs šo pasauli uzskatīja par šķērsli. Pēc savas kronēšanas 1926. gadā Reza šahs uzsāka agresīvu modernizācijas kampaņu. Viņa pirmais mērķis bija ciltis. Viņš atņēma tām varu, piespieda klejotājus apmesties un cilšu lojalitāti aizstāja ar lojalitāti valstī. Viņš tuvināja Irānu rietumiem, apbrīnoja Eiropu un Ameriku, centās pārveidot sabiedrību, bet tas radīja problēmas. Tradicionālās reliģiskās un cilšu grupas Reza šaha reformas uztvēra kā uzbrukumu islāmam un identitātei. Viņš veicināja ekonomikas modernizāciju. 1938. gadā pabeidza Transirānas dzelzceļu, savienojot Persijas līci ar Kaspijas jūru. Viņš vājināja garīdzniecības varu, nododot izglītību un likumdošanu valsts kontrolē, ieviešot obligāto izglītību un 1934. gadā dibinot Teherānas universitāti. Viņš atcēla nevienlīdzīgos ārvalstu līgumus, atguva kontroli pār Irānas finansēm un sakariem, kā arī ieguldīja ceļos, slimnīcās un skolās. 1935. gadā viņš piespieda sievietes noņemt plīvuru, lai īstenotu westernizāciju. Tas bija vispretrunīgākais lēmums. Viņš veicināja sekulāru izglītību.
paplašināja sieviešu lomu sabiedrībā un vājināja garīdzniecības autoritāti. Ciltis jūta, ka tas apdraud islāma identitāti, bet šahs valdīja bez lielas pretestības līdz Otrajam pasaules karam. Otrā pasaules kara laikā sabiedrotie 1941. gadā okupēja Irānu tās naftas un atrašanās dēļ, lai gan tā bija neitrāla. Rezā šaham saistību ar vāciešiem dēļ viņš atdeva troni 22 gadus vecajam dēlam Mohamedam Rezam. Šahs mantoja sašķelt valsti ārvalstu okupācijā. Taču ar Amerikas Savienotās valstis atbalstu un starptautisku spiedienu panāca padomju karaspēka aiziešanu no Irānas ziemeļiem. Vēlie 1940. gadi nesa atjaunotas cerības. 1949. gadā, kad parlaments atguva varu, Mohameds Mosadeks izveidoja Nacionālo fronti, lai atjaunotu 1906. gada konstitūciju. 1951. gadā premjerministrs Mohameds Mosadeks nacionalizēja Irānas naftu, izbeidzot Britu kontroli un izveidojot Nacionālo Irānas naftas kompāniju. Taču šī rīcība apdraudēja rietumu intereses, īpaši Lielbritānijas, un izraisīja Amerikas Savienotās valstis bažas, ka nestabilitāte varētu novest Irānu pie padomju ietekmes, lai gan Mohameds Mosadeks nebija komunists. Neskatoties uz politiskajiem satricinājumiem, Irāna līdz 1960 un 1970 gadiem bija sociāli attīstītāka nekā lielākā daļa tuvajos austrumos un Dienvidāzijā. Irānas sabiedrības neapmierinātā daļa ar valsts politiku katru dienu pieauga. Viņi iebilda pret šahu, Mosadeku, sekulāro nacionālismu un atbalstīja islāmistu valsts pārvaldi. Šo sabiedrības daļu gal galā mobilizēja un vadīja šīta zinātnieks un skolotājs Ruhollah Khomeini. Jau no agas bērnības Khomeini bija iegrims reliģiskajās studijās. 1922. gadā viņš pārcēlās uz Homas pilsētu, Irānas galveno šītu zinātnes centru. Tur viņš studēja islāma teoriju, filozofiju, jurisprudenci un ētiku, iegūstot nopietna un disciplinēta zinātnieka reputāciju. 1930. gados Khomeini kļuva par cienījamu reliģisko skolotāju, pieņemot vārdu no dzimtās pilsētas. Gadu desmitiem viņa ietekme galvenokārt bija akadēmiska, veidojusies caur rakstiem par islāma tiesībām un filozofiju. Tas mainījās, kad viņš atklāti kritizēja Mohammadu Rezā šahu un monarhijas rietumniecisko orientāciju. Viņa stingrība uzrunāja reliģiskos, konservatīvos un neapmierinātos. Līdz 1950. gadiem Khomeini kļuva par ajatolu, bet 1960. gada sākumā par lielo ajatolu, nonākot šītu hierarhijas augšgalā. Khomeini asi iebilda pret šaha reformām, apgalvojot, ka Irāna jāvada islāma likumiem, nevis rietumu idejām. Viņa vēstījums uzrunāja reliģiskās un tradicionālās grupas, kas modernizācijas dēļ bija atsvešinātas. 1979. gadā viņš guva panākumus. Neviena grupa Irānā nepieredzēja revolūcijas nodevību tik tieši kā sievietes, kurām tika uzspiesti likumi. Skatītājs var tikai iedomāties sāpes, jo nežēlību no malas nevar patiesi izjust. 1979. gada 8. martā desmitiem tūkstošu sieviešu Teherānā protestēja pret Khomeini dekrētu, neilgi pēc šaha krišanas. Uzspiežot obligātu aizsekšanos ar lakatu, vēstījums bija skaidrs. Tā nebija viņa izcīnītā brīvība, taču viņas ignorēja. Meitenēm likumīgi jāvalkā lakats jau no 7 gadu vecuma, sākot skolas gaitas. Sievietes, kas neievēro apģērba noteikumus, Irānā pakļautas uzmākšanās, sodu, ieslodzījumu un vardarbības riskam no likumības policijas. Sievietes pirms laulībām ir vīrieša aizbildniecībā, pakļauts tēvu vai vīrieša radinieku varai. Pēc laulībām vīri iegūst plašas juridiskas tiesības. Saskaņā ar Irānas civilkodeksa 1117. pantu vīrs var likumīgi aizliegt sievai strādāt. Tas vēl nav viss. Meitenes var izdot pie vīra jau no 13 gadiem, ar tiesas un vīriešu piekrišanu. Oficiālā statistika tagad liecina par 10 000 bērnu laulību, kā arī par dzemdībām meiteņu vidū, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu. Tas ir skaidrs pierādījums sistemātiskai vardarbībai. Sievietēm šajā tiesību sistēmā ir maz aizsardzības. Viņām ir liegts kļūt par tiesnesēm un ieņemt daudzas valsts amatus. Pat tur, kur atļauta nodarbinātība, dzimuma diskriminācija ir likumīga un normalizēta. Morālais kārtības princips pārvērties institucionālā apspiešanā. Lai gan Irānā ir lieli naftas krājumi, ekonomika ir izpostīta, un tūkstošiem cilvēku ik gada cenšas aizbraukt. Tie, kas palika, bieži bija tie, kuriem nebija naudas vai izglītības, un viņi tika atstāti, lai režīms un tā elite viņus apspiestu. Šodien Irāņi izgājuši ielās, šoreiz cīnoties par demokrātiju un brīvību, nevis reliģisku valsti. Internets ir gandrīz pilnībā bloķēts. Irāna ir slēgusi savu gaistelpu komerciāliem lidojumiem, taču šoreiz cilvēki nepadodas. Ielas visā valstī ir pilnas ar protestētājiem, vīriešiem, sievietēm un bērniem, kuri riskē, lai izaicinātu islāmistu režīmu. Demonstrācijas pārvērtušās par vienu no bīstamākajiem Irānas pēcrevolūcijas vēstures brīžiem.
Tūkstošiem cilvēku atrodas aiz restēm, un pēc ziņojumiem viņa liktenis nav zināms. Demonstrācijās nogalināti tūkstošiem cilvēku, tā skaitā virs 100 drošības darbinieku un vismaz 13 bērni. Aizturēti vairāk nekā 18,400 cilvēku. Cīņa būs asiņaina, bet brīvība vēl saldāka. Kad Irāņi to izjutīs, tikai laiks rādīs.